Iedēju Robim kaulu. Citādi es te nevarētu pafilmēt. Viss sasals. Uzmet tas spraudeņiem bišķi kūdara. Upeņas spraudeņiem. Man te šitādi te dekoratīvie sīpoli, bet viņi visu laiku apsalst. Izskatās, ka šogad nebūs izņēmums. Paskatīsimies, kas mums te notiek. Te ir silts. Kaķis ar tūlīt iekšā pasildīties. Iesaita redīs, un tād jāvāk te gliemeži, 3 liels gliemeži izmet laukā. Sāk man te graust nost redīs, Riku. Te tā krietni samazinājuši jau lapiņas. Salātiņi sadījuši jaunie. Cik tad te grādi ir? Uj, 40. Bet tas ir, viņš ir ļoti tūp pie krāsnes, tas termometrs. Iespējams, viņu vajadzētu šeit uz plauktu nolikt labāk. Ai, tas ir tā piesirds, ka viņi nevar dabūt nost. Tā lai stāv turpat. Te tā pamazām aug stādiņi. Un te ir tāda situācija, ka es piesāju klāt tur, kur bija viens stāds. Tur es piesāju sēkliņas klāt. Vienkārši drošības pēc, tāpēc, ka reizēm gadās, ka to vienīgo nokoš kāds gliemeļs. Tāpēc. Te man tabaka palikusi pāri. Vajadzētu kādam atdot. Te pa jaunu atkal. Man liekas, ka es nelikšu malka. Pišķi pa traku. Un te atkal ir tomātiņu vēl klāt piesēti. Tabaka auga. Tabaka tā lēniņām aug un labi ir, ka lēna aug. Viņi visi vēl izaugs. Laikam kaķis apgāza. Tomēr kaut ko. Tā jau, ja kaķi neiztraucē, tad viņš tā īpaši, kā teikt, neko negāž. Te man ir sadīguši briesmīgi daudz Black Beauty. Tas ir baklažāns. Te sadīdzis ir arī baklažāns, bet tā mazāk. Te ir ķīnas kāposti. Tie tā draudzīgi, tā kā zaldātiņi. Te blakus arī kaut kāda kāposta arī skatās, ka sāk līst laukā. Pagaidī, reku te. Kaut kāda kustība sāk rādīties. Tad ir asie pipari. Arī tur kaut kas bišķiņ kāposti, spicijā arī bišķi nāk ārā. Daudz jau viņas nevajag. Un te man ir tomātiņi, kas man ir tāda bēdīgāka, jo te agrim bija attaisījies tās durtiņas. Un attaisījušās bija durtiņas viņam. Un viņi bija dabūjuši kaut kādu šoku no tiem dūmiem. Sīpoloka arī dabūjuši šoku, tie jāsaraup brokastīs var apēst. Nu, vārds sakot, tomātiņiem es arī piebāzu sēkliņas klāt, tiem, kurus es gribēju, lai, kā teikt, točna būtu. Un tā mēs te skatīsimies, kas mums te un kā te būs. Jā, Dāviši, katru gadu kaut kas izregulē, bet savukārt baklažāni nav cietuši un paprikā nav cietusi. Un tabakai arī dūmi nav traucējuši. Nu, tabaka pat pa sev.
Ot, tas sarauž sīpoloks. Ap divu. Kaut ko viņi tur lasa. Pārīts. Tas mūsu tīķī. Nu jau sāk pie mums pierast. Mēs te staigājam visu varzu uz priekšu, uz apakaļ. Kaķi. Es suns. Kā vējš dzenā ūdeni. Diezgan liels vējš ir. Es gribu parakt pēdējo siltumnīci. Jā, kaut ko viņi tur atrod tajā krastā. Kaut kā suns viņas nepamanīja. Tās pīles māk tā ielavīties tik klusiņām. Te šodienas darba lauks. Es nezinu, cik man te baterija ir. Varbūt, ka nāksies, kā teikt, pēc tam ieslēgt par jaunu. Te man palīgi sanāca. Te skatos, man ķiploki arī sadīguši. Tā diezgan smuka ir. Cerams, ka netraucēs rakt. Plāns ir tāds. Šito te mulču, tā bija zaļā mulča. Zaļa zāle. Tad te vēl nāca klāt ķiploku laksts, sīpolu laksts un tomātu, kā teikt, laksti. Ierakt zemē. Tagad es viņu sagrābekli palūkšu nost pišķiņu un tad šķūrēšu iekšā. Ot. Rakšu iekšā. To jau es esmu rādījis, kā es roku iekšā. Kāpēc es roku? Tāpēc, kā apakšā ir saknes. Un viņas kaut kādas vielas izdala. Un tie augi negrib augt. Tas tāpat kā valriekst. Tiem apakšanītes negrib augt. Šitāds saknes.
Tiek rakts pirmo reizi, nekad nav siltumnīca rakts. Zem diezgan smaga, tāds tā kā māsa smiltīm kopā salipis. Šodien pietiek. Ārā kā putina. Tāpēc nav brīnums, ka radošā brigāde ieņēmusi siltāks telpas. Jā, šodien pietiks, jā? Tāds labs gabališs. Šajā pusē ir līdz stāvam, tajā pusē es nezinu, vai stāps tālāk, vai pārējo tā rīt pienāks. O, kamēr es raku, ārā iestājās ziema, aka balts viss.